Čau visiem! Īsts stāsts par to, man neiet update priekš Active Target. Active Target 1 un Active Target 2 nav svarīgi. Kaut kā viņi nestartējās, nekas nenotiek. Nu, ir tā jāatcerās viena lieta, ka automātiski update ir tikai pašiem aparātiem, pašiem Pro, HDS, tur elitēm visiem ir. Tu izslēdz iekārtu, ieliec kartīti, viņu ieslēdz un viņi automātiski piestartējās. Nu, automātiski updateojās, bet Active Targetam, 3100 un visiem citiem viņi ir jāpalaiž manuāli. Mums ir vajadzīga mazā SD kartīte līdz 32 gigi, uz kura mājās vajag jau iepriekš ierakstīt to failu, kas ir jāieraksta, nu jaunākos updates. Nu, un tālāk ir vienkārši, mēs viņu liekam iekšā slotā. Obligāti jābūt ieslēgtam pašam targetam. Tad daram tā, aizējam uz storage, uz glabātavu. Memory card top, tas ir augšējā karte, ko es tikko ieliku, un te ir visi update, kas man te ir pēdējā laikā bijuši aktuāli, ko es esmu updatojis. Nu, izvēlamies tad mēs Active Target, piemēram, un upgrade. Vienmēr vajag atcerēties selected, tas nozīmē, ka šajā vietā vajag piespiest šo te ķeksīti, savādāk viņš nestartēsies. Un šeit apakšā ir start, upgrade, un viss viņš aizgāja. Tālāk kādu brīdi mēs gaidām. Un viņš tagad sinhronizēsies. Jāpagaida, kamēr viņš sinhronizē failus 100%. Un beigās viņš pašās parādīs, kad ir pabeigts. Vienkārši slēdzam ārā un viss darbs izdarīts. No, pagaidīsim. No, viņš sāk tagad tikai updatetoties. Nu, viņš vienalga mēģinās vēlreiz pārlādēt to failu, kas man jau ir uzlikts. Nu, kādu brītiņu tas prasa. Galvenais update laikā neslēgt ārā elektrību un tādas lietas, jo tur savādāk var nobeigt kaut ko. Nevienai elektronikai nepatīk, ka viņa izrauž tepselīti. Nu, viss ir pabeigts, nospiežam OK. Tad, protams, vajag pārbaudīt, ko viņš saka, ko viņš dara. Tagad jāpagaida, pieslēdzās, jā, viss kārtībā. Viss darbojās, jā. Nu, ko lietojiet, tā?